Sezonu noslēdzot, seriāla Ugunsgrēka telpas piedzīvoja pamatīgu kapitālo remontu, un šodien te jau ir pavisam cits skats. Vēl viens solis un tev nebūs kur iet, viņi smēj. Jā, es arī pati ienāku un skatos, wow! Jā, paskat, kāda priecīga bilde priekšā, ja, ko mums Ripo sagādājis ir. Bet ļoti gribējās kaut ko mainīt, ja tu nemaini neko, tad kaut kā liekas tas kā tad tā dzīve, taču iet uz priekšu, ja cilvēki tā gan remontus, gan pērka labas lietas, un tad mēs tā nolēmām, ka vismaz ārēji dekorācijā noteikti kaut ko pamainīsim. Ne tikai pati viesnīca ieguvusi jaunu izskatu, bet arī saturs. Daudz kas mainīšoties, un jau pirmā sērija iesākšoties ar pamatīgu pārsteigumu, kuru gan nevaram atklāt. Turklāt padomāts arī par kādu pilnīgi jaunu līniju. Es biju apsolījis savu dēla izlaidumā tur jauniešiem, kas man nāca klāt un teica tā, mēs skatāmies Ugunsgrēku, bet kāpēc tur nav jaunieši, ja? Bet es teicu, būs, ja? Jo, protams, ka mēs uztaisījām tādu zinām pauzi pēc Mārtiņa aiziešanas no mums, un tagad mums atkal būs, un mums būs pamatīga jauniešu līnija, un es ļoti priecājos par to. Viss mainīsies, tā kā dzīvē, un pats Denis mainīsies. Līdz ar to, ko es varu teikt, ko es varu atklāt, neko, jāskatās. Lai arī pirmā sērija televīzijas ekrānos vēl tikai būs, paša seriāla komanda saka, sen jau esam gabalā. Safilmēts esot jau gana daudz uz priekšu. Ča! 9! Pilnīgi vienprātīgi! Par 2 punktiem vairāk nekā papam. Nevajag pārdzīvot. Uzvarētāji tāpatās noteikti skatītāji balsojums. Tas pārtraukums šogad bija tik ļoti īs, ka pat liekas, ka nav tā kā citus gadus, kad ir bailes vai tēls nebūs pavasar kaut kur aizklīdis. Šogad tā nebija. Tomēr paši aktieri par savu tēlu likteņu pavērsieniem uz priekšu daudz neko nezina. Turklāt, ja ir laiks, arī viņi cenšas pie televizora ekrāniem sekot līdzi notikumiem viesnīcā. Es kādreiz tā apskatos, kādreiz tos vecos tā, ne jau regulāri, bet vecais gājiens, tā kā mēs tā runājam, visi jau darbojas lieliski, tu tikai pats uz sevi skaties un neesi sevišķi apmierināts, ka varēja to labāk un tā. Tas tā raksturīgi mums aktieriem ir. Jau tā kā es esmu pieradusi, bet katrā ziņā pašā sākumā bija ļoti, ļoti slikti, jo pašam jau tas priekšstats par sevi ir pilnīgi savādāks. Tāpat kā balss izdzirdot pirmo reizi ierakstā, liekas, ka tā nav mana, un katrs cilvēks sevi iekšēji redz savādāk. Šī jau ir Ugunsgrēka 6. sezona, un iespējams tāpēc daudziem šķiet, ka seriāla varoņi ir labi paziņas arī ārpus ekrāna. Dažreiz saka kaut ko, turies vai lietas mierēls, bet tā ir tā neatņemamā sastāvdaļa, ka arī iet ārpus šās mājas robežām seriāls. Brīžiem cilvēki to uztver kā notikumu viņu mājas kvartālā. Novēlot daudz spraigu notikumu, Ruta Veiss, Rolands Polītis, Bestabu.